Katru gadu 17. aprīlī visā pasaulē atzīmē hemofīlijas dienu, lai veicinātu asins recēšanas traucējumu atpazīšanu, uzlabotu diagnostiku un pieeju ārstēšanai gan tiem, kam jau atklāta asins recēšanas problēma, gan tiem, kas nespēja izskaidrot savu asiņošanas problēmu cēloni un vai nesaņem ārstēšanu. Latvijā uz hemofīlijas dienu Latvijas hemofīlijas biedrība aicina 26. aprīlī 11. Lucavas salā. Pasaules hemofīlijas federācija apvienosim 22 organizācijas visā pasaulē, kas pārstāv cilvēkus ar asins recēšanas traucējumiem. Un principā katrā no šīm valstīm kaut kādā veidā tiek atzīmēta hemofīlijas diena. Piemēram, šogad Kanādā iekrāsoja tiltus un dažādas, piemēram, Niagaras ūdenskritumi iekrāsoja sarkanā krāsā, jo sarkanā ir mūsu hemofīlijas dienas krāsa. Tad notika fotogrāfija konkurss, kur no visas pasaules varēja iesūtīt fotogrāfijas par to, kas ir hemofīlija, kā cilvēki ikdienā ar to saskarās. Un tad tika izvēlēta labākā fotogrāfija, kas šogad bija Bojans no Maķedonijas, kurš ir puisis ar hemofīliju smagu, un tajā bildē bija attēlots viņš 2007. gadā ratiņkrēslā un 2013. gadā, kad jau viņš bija izdarījis visu iespējamo, lai varētu staigāt pats. Latvijā ir 150 cilvēki, kuriem ir diagnosticēta hemofīlija, AVB forma, un 5 cilvēki, kuriem ir 7. faktora deficīts, un vēl ir vairāk kā 100 cilvēki, kuriem ir von Willebranda saslimšana. Vairāk par hemofīlijas dienu un hemofīliju ir iespēja uzzināt Latvijas hemofīlijas biedrības mājaslapā www.hemofīlija.lv. Latvijas hemofīlijas biedrības veiksmīga darbība nebūtu iedomājama bez atbalsta. Pateicamies Gulbja laboratorijai par atbalstu biedrībai un sižeta pārraidīšanā. Gulbja laboratorija ir lielākā klīniskā laboratorija Latvijā, kurā veicinot cilvēka vai dzīvnieku iegūtu materiālu izmeklējumus, ar mērķi, lai nodrošinātu slimību diagnostiku vai veselības novērtēšanu. Vairāk informācijas meklējiet mājaslapā www.egl.lv.